Jau otro gadu Rīgas iedzīvotājs priecēs tautas skriešanas seriāls Izskrienam Rīgu, kurā aicināts piedalīties ik viens aktīvu dzīvesveidu piekritējs, neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības līmeņa. Tautas skrējiena seriāls 4 posmos tiek organizēts, lai popularizētu skriešanu kā veselīgu dzīvesveidu pamatu visu vecumu mērķa auditorijai, gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušiem un senioriem. Tā ir lieliska iespēja ģimenēm kopā aktīvi pavadīt brīvo laiku. Šajā gadā skriešanas seriālā plāno piedalīties arī 2 profesionāli sportisti – spēka vīrs Raimonds Bergmans un vieglatlēte Inese Nagle. Mēs gribētu uzzināt arī mazliet vairāk par jūsu ieradumiem tieši saistībā ar skriešanu, ar sportošanu Rīgā. Tad varbūt jūs varat sākumā pastāstīt, kur tad jūs trenējaties parasti? Parasti ikdienā tas ir stadions, Daugavas stadions, tāpēc, ka es esmu sprintere un sagatavošanās periodā tomēr es izvēlos ne stadionu, bet Rīgas parkus vai arī mežu, kas ir Šmerlis vai arī Biķernieku mežs, bet pārsvarā parkos, kas man ir iecienītākie meža parks un Grīziņkalns. Tā kā tas ir sagatavošanās periodos. Raimond, kā ir ar tevi? Tu tomēr esi tāds miesās brangāks vai skriešana tā kā ir arī tavā ikdienā? Ikdienā viņi ir regulāri, vienkārši ne gluži tādā izpratnē, kā varbūt tagad visi domā un par ko mēs šeit runājam, bet skriešana tāda, ka darba pienākumi ļoti daudz un jāskrien ir viss kaut kas cits jāizdara. Bet nodarbojoties ar sportu arī būdams karavīrs, kārtoju fiziskās sagatavotības normatīvus, un arī ar visu šo lielo nosacītu svaru varēja mierīgi skriet savus 3 kilometrus, bet bez lielas sagatavošanās. Ko tagad mēs ķersimies pie nelielu uzdevumu, proti tātad jums katram ir jānoskrien 2 Izskrienam Rīgas parkus posmi. Mēs esam sagatavojuši arī šeit tādu nelielu izlozi, šeit ir tātad 4 posmi. Es speciāli aizsniedēju ciet, lai viss būtu godīgi, jā, un neviens nevarētu šaukties. Tā kā es domāju, varbūt dāmām dosim priekšroku un Ines lūdzu tavu izvēli. Ko lūkosim tad, kuri posmi ir katram un kur jūs varēs sastapt arī vispārējais skrējēji šajā vasarā? Kronvalda parks. 3. septembris. Jā. Lucavas sala. Man ļoti patīk Lucavas sala. Es iepazinos pagājušajā nedēļā ar šo parku. Iepriekš nebiju tur skrējusi, tā kā ļoti pateicīgs un foršs parks. Kas ir Raimondam? Man ir viss labākie, kas var būt. Man ir skrējiens pēc Jāņiem, pirms Pēteriem, tad, kad veselību vajadzēs daudziem cilvēkiem atjaunot. Ja? Un tas ir Grīziņkalns, leģendāra vieta. Grīziņkalns un 23. augustā Arkādija parks. Jā, arī pār Daugavu, tā kā es būšu abās Rīgas Daugavas upes krasta pusēs. Tā kā, jā, ļoti patīkami. Man ir arī forši, man ir vasara. Abas reizes ir 28. jūnijas, tur redz jau ir septembris, rudens jau būs. Tā kā, ja ir tāda iespēja cilvēkiem izmantot šo iespēju, jo mēs tiešām ikdienā reti, kad pamanām, cik mūsu pilsēta ir zaļa, skaista un piemērota dažādām aktivitātēm.